Labrīt, piekdien mēs turpinām apskatīt vēstuli ebrejiem 12. nodaļu, šodien 11. pantu. Neviena pārmācība, ka to saņem, nešķiet prieks, bet gan bēdas. Tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināti, tā rada taisnības miera augļus. Nevienam no mums nepatīk pārmācība, mums nepatīk, ka kāds mums aizrāda, ka mēs kaut ko nepareizi darām. Un sevišķi, ja mēs vēl neesam pārliecināti, ka mēs nepareizi darām, tad jo vairāk mums ir tendence atcirst vai nepieņemt vai strīdēties pretīm. Bet katra pārmācība, ja tā ir darīta ar pareizo motivāciju, ir derīga. Ir reizes, kad mēs paši neredzam, ko mēs darām. Un es personīgi esmu ļoti pateicīgs saviem tuvākajiem draugiem un manai sievai, kas man vienmēr atgādina lietas un kas man palīdz turēties uz pareizā ceļa. Jo kādreiz mēs vienkārši nomaldamies, ja mēs aizraujamies ar kaut ko un mēs neredzam lietas visā pilnībā, un mums ir vajadzīgs kāds cits cilvēks, kas mīlestībā mums aizrāda. Mēs to darām ar saviem bērniem, ar saviem mazbērniem. Dievs tā rīkojās ar mums. Kad viņš mūs pārmāca, viņš to dara, jo viņš mūs mīl. Un viņš grib, lai mēs vēl vairāk pieaugtu viņā. Neviena pārmācība, ka to saņem, nešķiet prieks, bet gan bēdas. Tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināti, tā rada taisnības miera augļus. Pārmācība tanī brīdī nekad nav patīkama, bet vēlāk, kad tu atskaties un ja tu esi iemācījies no šīs pārmācības, un ja tā ir mainījusi tavus uzskats un mainījusi tavu uzvešanos, tad tā nes labus augļus. Un tā ir viena no galvenām lietām, ko Svētais Gars dara mums kristiešiem, ir, ka viņš mūs tur uz pareizā ceļa, un ja mēs kaut kur sākam nomaldīties, viņš mūs atrauj atpakaļ, viņš mūs pamudina. Un viņš lieto galvenokārt Dieva vārdu, viņš kādreiz lieto arī citus cilvēkus, kādreiz viņš lieto apstākļus. Bet Dieva motivācija vienmēr ir mīlestība. Dievs mūs ļoti mīl, un viņš vēlās, lai mēs viņu pagodinātu ar savu dzīvi, ar saviem vārdiem, ar saviem darbiem, ar visu savu uzvešanos. Un tādēļ, jo viņš mūs mīl, viņš mūs pārmāca. Tā kā mums būs to pieņemt arī ar pacietību, ja kaut kādā veidā Dievs mūs pārbauda un pārmāca, zinādam, ka tas stiprinās mūs, zinādam, ka gala iznākums būs labs un miera auglis būs tas iznākums. Kā mēs lasījām, neviena pārmācība, ka to saņem, nešķiet prieks, bet gan bēdas. Tikai vēlāk tiem, kas tajā vingrināti, tā rada taisnības miera augļus. Tā kā mums jāļauj, lai katra lieta, kas mūs pārbauda, arī vingrina mūsu ticību un padara mūsu dzīvi vēl stiprāku un mūsu gaismu, lai spīd vēl spožāk Dievam par godu. Mīļais debes Tēvs, paldies par nakts mieru un par jaunu dienu, ko tu atkal esi dāvājis. Paldies par tavu lielo žēlastību, kā tu mums parādi. Paldies, kungs, ka tā nekad nepietrūkst. Paldies, ka tu savā mīlestībā un žēlastībā arī mūs pārmāc un rādi mums ceļu, pa kuru mums jāstaigā. Paldies, ka tu esi dāvājis mums savu svēto garu, kas atgādina mums tavu vārdu, kas mūs pabakst, kas mūs pamudina. Paldies arī par māsam un brāļiem un mīļiem cilvēkiem mūsu dzīvē, kas arī palīdz mums. Paldies, ka mēs šajā skrējienā neskrienam viens, bet mēs varam viens otru atbalstīt, stiprināt un palīdzēt. Paldies, ka tik brīnišķīgi visi tavi ceļi, tik brīnišķīgi tava gādība. Paldies par šo jauno dienu, ko tu esi dāvājis. Mēs izlūdzamies tev svētību pār šo dienu. Mēs lūdzam, kungs, svētī mūsu zemi, esi mūsu valdība, palīdz viņiem būt godīgiem un taisniem, dod viņiem gudrību un godu prātu, palīdz viņiem saredzēt, kungs, ka viņi ir atbildīgi tev. Mīļais debes Tēvs, aizlūdzam par Ukrainu, kungs, apžēlojies, Kristus apžēlojies, kungs, apžēlojies. Apžēlojies arī pār Baltijas valstīm, kungs, neļauj, lai ļaunā ienaidnieka nodomi, jeb kādā veidā piepildās, izjauc visu viņu plāns, apstādina viņu ceļā. Kungs, esi žēlīgs. Mīļais debes Tēvs, mēs aizlūdzam par pazudušām dvēselēm. Mēs lūdzam, lai šodien būtu diena, kad daudz pie tevis atgriežas. Mēs lūdzam uzliet savu roku uz slimājiem, uz bēdīgiem un vientuļiem, nabagiem un atraitniem, bārenīšiem. Kungs, piestājies klāt pie tiem, kas maldās savu dzīvi un kas vēl nav atraduši pareizo ceļu, lai viņi atgrieztos pie tevis. Lai tava gaisma, kungs, spīd iekš un caur mums. Es aizlūdzu par katru klausītāju un lūdzu, lai tu uzliet savu svētības roku. Un uzklausītāji, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs.
Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ar Dievu palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.